Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Arturs, un šodien reaģēsim uz manu pirmo YouTube video. Pirms pāris dienām es uztaisīju video par saviem 10 gadiem BMX-ā, un taisot to video es meklēju vecus video, vecas bildes Facebookā, Instagramā, un es saskāros YouTube'ā ar savu pašu pirmo video. Tas ir pieejams visiem, tas joprojām ir publisks. Es vēlos uztaisīt Try Not to Cringe Challenge. Mēģini nekrinžot, vai vispār latviski, mēģini neslīgt kaunā. Tas video ir 8,5 minūtes garš. Starp citu brīdinājums, es tajā video runāju angliski, jo tajā laikā mans sapņu darbs bija būt YouTuberim, un es uzskatīju, priekš kam latviski runāt, Latvijā nemaz nav pietiekami iedzīvotāji, lai man būtu miljonu subscriberi. Tāpēc ķeramies pie video skatīšanās. Hello everyone, I'm Arturs Virdzinieks. I'm a BMX rider from Latvia, Liepāja. I ride for Rave BMX, the best team in Latvia. Today's plan is I'm gonna do some workout techniques right now. Gonna do some workout techniques. Es pat neatceros, kāds man plāns tajā laikā bija. Ko es darīju tajā laikā, kādas treniņas. Interesanti tagad pamācīties, ko 7 gadu jaunāks Arturs darīja tajā laikā. Because I'm shy as heck, but after that I'm gonna take a shower, clean my room, Tāds amerikāņu akcents. I'm gonna take a shower. I would clean my bike, but looking at the weather outside, that's not happening. There's no point. That's not happening. Labi, nevajag man atkārtot visu, ko viņš saka, tu jau redzi, ko viņš saka. But, Turpin, Artur. Then I'm gonna sew my riding pants because my riding pants have a hole in them. After that, I'm gonna probably pack my bag for 552 views. 500 cilvēki ir redzējuši to video. Kā es tur runāju, ka es šūšu savus braukāšanas bikses un trenēšos. Session later, pad up. What else do I have to do? Okay, then I'm gonna meet up with my best friend Nix. Film some clips and some other stuff there. Tā draudzība neizturēja. After riding, I'm gonna go home, take off my pads. I'm gonna organize my shelf where I put my grease, my tools, runā bišķi parts, ātrāk. everything. I'm gonna organize that. Ļoti detalizēti visu savu plānu. Es joprojām runāju diezgan detalizēti. Some small stuff what I'm gonna not Bet es gonna film cenšos because you don't mazliet need to see that. That's just virspusīgāk runāt, lai And after ātrāk that, I'm viss just iet uz gonna priekšu. probably edit Jo the mēs esam video. pie 2 minūtēm un Put man it jau out. garlaicīgi. Pašam savus video. Man vecā istaba. Un pat paskaties, re, kur te stāv dators, kur tagad stāv. Atkal esam pie tādiem pašiem nosacījumiem. Man ritens ap pegām. Un džeks, re, kur šuj. Redz, ka labi, mājturībā kādreiz mācīja šūt, es šaubos, ka tagad to dara. Tagad māca pat dzimumiem un kā būt gejam, bet, par to nerunāsim. Kaķis apakšā. Okay, I got a problem. I cannot sew for anything. Tomēr I'm mājturībā gonna es have to neiemācījos leave šūt. that to the professionals. My grandma. Mandarīni. King Kongs arī vienkārši tāds vecums. Tas ir tik old school. Fun fact. Šitas paklājs man joprojām ir. Es pat parādīšu. Šito paklāju es izmantoju līdz šajai baltai dienai. Vienkārši tik interesanti. Hey guys, I'm at the Rave Team house.
Es šito atceros, kā tas bija vakardien. Man bija ilgi jāsaņemās, lai pateiktu kameru, lai paceltu kameru un ierunātu. Quick warm-up clips. Vecais indors. Tik daudz izmaiņas tagad ir bijušas 7 gadu laikā. Kādreiz milzīgs eglītes ved iekšā, bet tagad jau vairs nav vietas. Viss indors ir rampās. Guys, it's quite loud here. You can't probably hear me, but I'm not gonna talk so much because Baigi interesanta angļu valoda. Tāds amerikāņu akcents. Film me some clips. Yeah, of course, why not? Come on, you can do it. I don't know what you'll do. Valters runā angliski tur. You can do it. Kaut ko es tur pontoju, es tur tikko skatījos uz kameru. We can see this is him. Home park. Yo! Vecais rezīt tik daudz ātrumu pazaudēju. Yo, nice! Bet nesen tikai nomainīju uz jauno rezī. Ļoti lēns video. Un tur vēl daudz cilvēku. Lūdzu, iedod man šitādu BMX raideru apjomu mūsdienās. Tagad ir tik maz BMX braucēji. Lūdzu, pērciet riteņus, pērciet BMX riteņus, nāciet uz Liepājas iekštelpu skateparku Rave Team Indoor, Spīķera iela 1923. Nāciet trenēties. Mums ir 2 treneri, Valters iesācējiem, Ainars amatieriem. Lūdzu, nāciet trenēties, jo šits pirms 7 gadiem bija labs sastāvs, bija daudz braucēji. Bija kārtīga komanda. Tagad mums ir diezgan maz tie komandas biedri. Visi aizgājuši dzīvē, citiem tur darbs, citiem attiecības, citiem vienkārši apnika. Sad to see. Bet noteikti ilgi es tur braucu. 3 kadri vienam trikam. Šitas droši vien no Casey Neistat iedvesmots. Ak vai. Kas tas bija? Nav bišķi flexo? Ak vai. Ak vai. Pulacim tu neiet. Mēģina pārspīlēt visu, rakstot he tried to kill me, tad, kad gan arī saskrējāmies. Duo action. Džeks jau šaumens no 14 gadu vecuma. Gonna film some fly out clips. Savu dīvainīti jau laiž ārā. Bet, ko var gaidīt no 14-gadīga puišeļa? Galīgs puika tur izskatās. Skūteristi kā kādreiz tā vienmēr ir bijuši nagļaki maksimāli. Bezkaunīgi viņi ir. Brauc ar BMX riteni. Maksimāli slow-mo crasham. Turndowns diezgan labs. Neptēm vienkārši uzfilmē kadri kā. Kas tev uz galvas? Man nav vārdu. Vienīgais labums ir, kad tādai fāzē izgāja cauri 14 gados, nevis vēlāk, kaut kādos 16, eit un nost. Vēl jā, uzvilkt ķiveri atpakaļ, tas labi. Bet viss cieņi. Jau no 13 gadiem Džeks atsildās.
sāku mācīties špagatu 13 gados, iemācījos. Es tā, ka kāja ir priekšā un aizmugurē, Got back home from the session. bet platumā vēl neesmu iemācījies. Un šeit vispār nepatēm mikroviņu krāsnes guļamistabā. Gonna take off my pads and edit this video. Okay, guys, I know there's gonna be a lot of haters out there that are just not gonna like my videos. Vienmēr būs heiteri, bet kaut kā manā pieredzē YouTube'ā ļoti maz tie heiteri. TikToks tā ir īstā ērmu bedra. Nu, varbūt tas video, ko es postoju, vai vienkārši viņi nesaprot sarkasmu, bet, nu, tur ir interesanti. Es esmu tur kropuli atrod darbu, kāds bija tas vārds? Kļenčītājs, pilnīgs lohs, nu, standarta situācija. Bet no šitā vecuma man jau mamma mācīja, ka nevajag ņemt galvā, un tad lēnā garā es to ļoti labi esmu iemācījies, un tagad man pilnīgi vienalga, ko saka. Before I end the video, I need to block out the haters. Smieklīgs džeks ielīdz smemčiku. Bloķēt ārā haters, pilnīgi pareizi. Pilnīgi pie vienas vietas, ko viņi domā un ko viņi saka. Protams, ir kaut kāda konstruktīvā kritika, ko var uzņemt, bet, ja tas ir cilvēks, ko tu nepazīsti, ļoti rētos gadījumos. Protams, ir kaut kāda padoma, kurus tu paprasi un es atvērts. Bet... Heiteri, no bueno. Kopumā video ļoti labs priekš pirmā video. Esmu pavisam priecīgs, viņš ļoti centīgs un labs ir bijis. Protams, tagad mūsdienās visiem ir ļoti īsas uzmanības pievēršanas muskuls. Visiem ir short attention span, viņi tik TikTok var noskatīties, un tas ir pussekunda un jau pie nākamā. Tāpēc šitas mazliet patrenēja pacietību. Nu, es teiktu, ka brīnišķīgs pirmais video. Lūdzu, ierakst komentārā, cik reizes es noslīgu savā kaunā, cik reizes es krinžoju. Man būtu interesanti redzēt, kāds ir cringe counts. Un, ja tev patīk šitāda stila video, ierakst komentārā, ka tev patīk un ka tu gribi vēl redzēt, iekomentē uz kādiem video tu gribi, lai es rēģēju, vai tas ir kāds no maniem video vai citiem video. Un, ja tev šitas interesē, nospied like pogu. Un vienīgais, kas man ir ko pateikt, lai beigtu šito video, ir, ka būs vienmēr heiteri. Ļauj man vienkārši bloķēt ārā heiterus.